ātruma cilts, ar skatu nākotnē, ar saknēm motoru muzejā. Latviešiem ļoti patīk rallijs. Arī pagājušo nedēļu viens tāds notika. Tikai šoreiz dalībniekiem mugurā bija kleitas, kājās augstspēšu kurpes un uzkrāsotas lūpas. Pirms Starptautiskās sieviešu dienas vienā no Latvijas lielākajiem iepirkšanās centriem vēl pirms 10:00 no rīta bija manāma drūzma, kuru radīja neviens cits kā sievietes. Nu, protams, meitenes un veikals. Kādai jāiegādājas jauns augstspēšu kurpes, citai pavasara gaidot jātiek pie skaistas kleitas, bet vēl kādai jāpamielo acis pie jaunākās rotaslietu kolekcijas. Izskatās pēc īstas sieviešu paradīzes. Jūs redzat, kā dāmas skrien uz veikaliem. Atcīmredzot, veikalos ir ļoti labi piedāvājumi. Tā vajadzētu ikdienā izskatīties, vai ne? Kārtīgām tirdzniecības centram. Kā izrādās, šoreiz kurpes, kleitas un dārgakmeņi tika atstāti otrajā plānā. Vai jūs spējat to aptvert? Daļās sievietes iepirkšanos ir nomainījušas pret ko aizraujošāku un bīstamāku. Trakākās, izdomas bagātākās un skaistākās sievietes pulcējās lielveikalā, lai piedalītos par godu sieviešu dienai rīkotajā rallijā. Šis Filipetī sieviešu dienas rallijs ir otrais un pilnīgi savādāks. Starts ir Rīgā un finišs ir Jaunpilī. Ar 240 km garu distanci, 10 kontrolu punktiem, visādiem uzdevumiem un ar 200 ekipāžu skaitu dalībniecēm. Bet nav bail tā rīkot pasākumu priekš sievietēm, jo viņas tomēr tādas nedaudz haotiskas un tādas, kā jau sievietes. Pirmo reizi, kad es to taisīju, bija tā doma tāda bija, bet es esmu tagad viss ir otrādāk. Īstenībā, ka sievietes ir, viņām, nav tas sports svarīgākais, viņam piedalīties pasākums, pareklamēt kleitas, frizūras, mašīnas. Un džekiem tas gan varētu būt sports, tiesneši tādi, tur tas, tie ir tikai svētki. Sieviešu dienas rallijs. Jā, jūs nepārklausījāties. Kāpēc gan mēs, sievietes, nevarētu būt tikpat tuvas ar automašīnām kā jūs, vīrieši? Arī mums patīk sēdēt mašīnā, iespiest gāzes pedāli grīdā, izslēgt radio un klausīties jaukajās mašīnas skaņās. Un ja vēl var sacensties un uzvilkt kādu jaunu kostīmiņu, tad mēs to darīsim ar lielāko prieku. Tāda iesildīšanās, ka tagad rokas un kājas trīcēs, tad vajadzēs likt uz stūres un pedāļiem. Vai jūs daudz pirms trenējāties? Jā, teorētiski mēs esam gatavs ļoti. Satiksmes noteikumus vēlreiz izlasījām, kartes par rajoniem izpētījām līdz pat mazākajiem miestiem, un mums ir arī ceļvedis, kurā mēs zinām, kas kurā muižā ir atrodams un kas kur paslēpts. Mēs tikai 2 dienas pirms tam izdomājām, viss tā pa šonakt un tā, viss pēdējās minūtēs. Ar kādu mašīnu jūs brauksiet? Mēs vēl brauksim ar Audi. Saimniece var pastāstīt vairāk varbūt. Ar kādu Audi jūs brauksiet? Audi A6. Jaunu. Lai iet cauri visam. Tu nesi atbrauci no skaistuma konkursa, jā? Jā, pāris mēnešus atpakaļ. Kā ir? Tur ir tikpat liels uztraukums kā šeit, vai tas ir pilnīgi savādāk? Nebija tik daudz jāskrien. Tur bija mēģinājumi, bet viņu izpats augstspēšu kurpēs ir samērā lēnām. Šeit bija rīktīgs krosiņš. Tāda interesanti tērpa kosmonauta. Kāpēc tāda izvēle? Tāpēc, ka mums ir nosaukums fiksā elegance. Un tad mēs tā. Krāsa vispār viņa ir ļoti pozitīva un šogad ļoti aktuāla, un mēs ceram uz veiksmi dēļ krāsa, kā saka, krāsa terapija. Kādu automašīnu jūs brauksiet? Ar Lexus RX 300 sudraba krāsā. Ar kādu mašīnu tu brauksi? Citroens C4. Nav bail viņa kādā kupenē atstāt? Ir bail, pat cik ņemot vērā, kad ir pavasars un kādi ir mūsu ceļi, ir bail kādā bedrē palikt, bet pa kupenām gan vēl ne. Daudz sievietes pieteikušās, tad jau būs tāda spēcīga konkurence. Noteikti. Es domāju, ka būs noteikti spēcīga konkurence. Cīnīsimies, lai uzvar draudzību. Un galvenais jau šajā reizē mēs jau ar manu otru māsu runājām, kad lai uzvar draudzību un galvenais ir piedalīties. Tas, kurš vinēs jau šoreiz ir mazsvarīgi. Mēs sievietes ne par velti starptautiskā sieviešu diena. Sievietes sagatavojušās ne pa jokam. Dažas jau vairākas nedēļas pirms sacensībām sāka domāt par tērpu izvēli. Citas pucēja braucamrīkus, bet vēl dažas īpaši šīm pasākumam devās iegādāties savām mašīnām jaunas riepas. Protams, neiztikt bez kurioziem. Ir vēl kuriozs bijis, ka burtiņš ir obligāti nolikumā rakstīts, kas ir īstenībā visām mūsu riepām jau ir.
nolikumā ierakstīts e-burtiņš, un ir pat viena dalībniece aizbraukusi uz servisu. Nē, bija tā, kad viņa prasīja vīram, ir man tas e-burtiņš, ejam apskatīties, apskaties vīrs, ir ļauj strādāt vai skatīties televizoru. Beigās sieviete pat aizbraukusi uz servisu un iegādājusies jaunas riepas krīzē. Bet piedalās un priecīga un noderēs nākamgad. Tagad pastāstīšu jums sīkāk, kā tad viss notika. Agri no rīta daļā dzimuma pārstāvs pulcējās lielveikalā, kur jāveic jau viens no uzdevumiem. Pēc tam tika dots starts un dāmas devās ceļā. Kopā 10 kontrolpunkti, katrā no tiem jāveic īpašs uzdevums. Šeit sākās īsta jautrība. Ja pirmajā kontrolpunktā tikai jānosveras, tad nākamajos divos jādomā, precīzāk jāliek lietā smadzenes. Protams, arī ar šiem uzdevumiem visas daudz maz tika galā. Paldies, Dievs! Tad jau mums te vispār Tālāk sekoja interesantāki uzdevumi. Ar kociņa palīdzību bija jāsatina aukliņi, līdz dalībnieču rokās nonāk bunģija. Jārāpjas uz tanku un jāpiepild uz zemes esošie trauki ar graudiem. Es neredzu, kur tā. Ļoti stāv lejā. Labāk. Ar aizsietām acīm jāizskar žāvēties dvieļi un vēl. Pasmaidi kamerai. Tevi neredz. Karine priekšā ir striķis. Karine. Bet visinteresantākais un mūsuprāt grūtākais uzdevums sieviete sagaidīja pie Kaives ozola. Izmantojot toaletes papīru, dalībniecēm bija jāizmēra senču ozola apkārtmērs, un rezultāts jāizsaka papīra loksnēs jeb iedaļās. Piebraucot pie šī kontrolpunkta, daudzām meitenēm pirmais jautājums bija, kur tad tas ozols? Izrādās, koks bija 2 minūšu gājienā no kontrolpunkta un jābriem pa dziļu sniegu. Kad visi kontrolpunkti apbraukāti un dalībnieci tikušas galā ar uzdevumiem, atlika nokļūt līdz finišam Jaunpilī. Bet ar sievietēm tāpat kā ar bitēm, nekad neko nevar zināt. Lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu finišu, citas bija gatavas riskēt un gāzes pedāles spiest līdz galam. Protams, līdz atļautajam maksimālajam ātrumam, taču neizdomājot, vai ātrums ir atbilstošs laikapstākļiem. Rezultātā pāris ekipāžas jāvelk laukā no sasnigušajiem grāvjiem. Kā ir, tā ir. Brauc aizmugurē. Brauc malā, tik te garām. Tas sēžās iekšā. Mēs nestratējām. Mēs iebraucām stāvvietās, tabā iebraucām. Rītīgi nokrašojām. Sanāca. Diemžēl. Katram jau var gadīties. Labi, ka netiek rīkots vīriešu dienas rallijs, tad visdrīzāk no grāvjiem vajadzētu vilkt laukā katru otro ekipāžu. Ja runa ir par mašīnām, vīrieši iekarst vairāk. Katrā ziņā sieviešu dienas rallija dalībnieces finišu sasniedza priecīgas un gandarītas par paveikto. Kā tā jums sanāca? Mēs tās meitenes, kas aizbrauc, viņas vienkārši lieliskas. Viņas apstājās, viņas nebrauc prom, kamēr mēs netiksim ārā. Vienkārši superīgs. Ātrums bija pa lielu vai kādā sanāca? Viltīgās risiņas. Ātrums bija baigi foršais. Un kā visi tie uzdevumi bija labi? Bija labi. Bija baigi interesanti. Ritīgi labs pasākums, viennozīmīgi. Nākamreiz piedalīsieties? Noteikti. Klā, bet mašīna nav žēl? Tad, kad es iebraucu tajā kupinā, tad man palika žēl, jā. Tā, priekš šāda rallija nē.
Kā bija ar to dižozolu? Tur labs gabals pa sniegu bija jāiet. Jā, un redziet, uz tās sēšanās mēs jau vinnējām. Mums jau ir svarīgi 100 un tūtam. Jā, liela atlaide, protams, vēl ar visiem tautstērpiem. Un tad, saprotiet, sērs viņam atkal netur, jā. Tad tur bija tā, man brīžam mēs gar zem, un man svārka virs galvas, un Iveta pat papēdi pazaudēja man kolēģi Zābakam, nevis savējo. Bet apmērījām dižozolu, viss kārtībā, un, godīgi sakot, mēs jau tāds Kurzemes meitenes no Talsiem, mums jau mīļ tā savu pusi, un foršs pasākums. Paldies visiem organizatoriem. Nebija nemaz tik vienkārši. It īpaši tad, kad bija jābrien pa to sniegu līdz pat jostas vietai, tas bija ekstrēmi. Un tankistu diena, vai tiešām tas ir 8. marts? Vai tankā bija viegli uzlikt augšā, tur tomēr viņš ir liels? Nē, tur viņš pagatājis pirms kāju jāpaceļ, un tad bija jāpievāk otra kāja klāt. Un kā tikāt galā ar dižozolu? Dižozols ir riktīgs dižozols. Kamēr līdz viņam nonāca, tad vispār vairs negribējās ne ozolu, ne dižumu. Mēs jau pat ar kolēģi sākām spriest, ka no šitā te mums jāpāriet uz nopietno ralliju, ja tā iepatikās, ka jāsāk kaut kas pa nopietnam darīt. Klā, bet es dzirdēju, ka tu esi kādreiz piedalīsies golfa kausā, tā ir? Ir gan, jā. Tad jau tev ir kaut kāda pieredze apakšā? Pieredze tādā ziņā, ka varbūt tās braukt ātri, bet tās ir divas dažādas lietas. Pa šeit braukt un pa autošoseju. Varbūt kādā rallijā jūs arī mainīsieties ar lomām. Tu stūrēs un tu teiksi, ka jābrauc. Sēdēju blakus un es teicu, es pieredzu braukt pie stūršam un kājas visu laiku minu pedāļus sēžot blakām. Tā kā jā, nākošais viņi man sēdēs blakām un tad man slīdēs. Sieviešu dienas rallijas noslēdzies, vismaz oficiālā daļa. Daļās dāmas apmierināts un smaidīgs par paveikto. Bet tām, kuras tomēr vēlas revanšēties vai piedalīties pirmo reizi, nāksies gaidīt līdz nākamā gada martam. Vai varbūt būs vēl kāds rallijs par godu mums sievietēm? Nē, es šito varu pateikt vēl vienreiz. Sieviešu dienas rallijs notiksies tikai par godu sieviešu dienai. Tā reizi gadā nevajag nodeldēt, ir visādi citi ralliji. Piedošana, ja mēs kaut ko esam nepareizi izdarījuši, jūs tā kā konkurenti, bet mēs tikai pasākumu organizatori tikai pieķeramies pie sieviešu dienas rallija. Vasarā būs citi pasākumi.